Zilvena dzimšanas diena viņa saulē. Par to, kā viņa jau zināja, ka piekritīs. Mans bērns, vai tiešām tas ir tas, ko tu gribi? Eiro jautāja savā maigajā dziļajā balsī, laika pavadieniem spēlējoties viņa garajos matos. Es visu esmu labi apsvērs, tēvs, tu to labi zini. Nav gandrīz nekā, ko es nedarītu tavā labā, Zilvam, bet šis plāns draud mūs visus apkaunot pašā pasaules pirmsākumā. Jaunākais dievs nopūtās, tādas izpausmes nāca komplektā ar cilvēka doto izskatu. Es neredzu neko apkaunojos, taču zini, māte Kolja, ka tas nav mans mērķis. Kolja paskatījās uz māsu Gāru, kuru spēlējās ar karacīru, skatoties sāņus, bet viņu māsītes asita plaukstas smaidot tik gaiši, ka viņas zelta sirds uz brīdi izgaismoja visu pagaidām vēl nelielo visumu. Mani nekas neapkaunos, es zinu, ko es gribu, un mani tas tikai iepriecina. Šalari pievienojās sarunai, saliekot rokas uz lielā vēdera, kurš nesa visu nākotni. Pareizi, māt, katrs dabūs tieši to, ko visvairāk vēlas. Tikai tu dabūsi visvairāk. Gāra beidzot teica, uguns pilnajām acīm zvērojot pilnām mīlestības pret savu bērnu Zilvanu. Tāds jau arī ir plāns, tā būs mana dzimšanas diena, un es vēlos, lai jūs visi iegūstat to, pēc kā visvairāk ilgojaties. Zilvans teica sudrabādai, atspoguļojot pirmotnējās zvaigznes. Tavs plāns ir gluži ģeniāls, to es nevaru noliegt. Tev vienīgajam vispār ir dzimšanas diena. Zajuri teica, ar maigumu skatoties, kā gravitācijas viļņi sašūpoja Zilvena baltos taisnos garos matus. Tāpēc, ka tu man dāvāji iztēli, tēvs jau, vai tu radīsi pasauli, kur mums piedzimt un nomirt? Nu, lūdzu! Pēc tam Gāra tu varēsi sadauzīt, ja viņai tā nepatiks. Viņa jau iesmējās, viņa sudraba sirdī iezaigojoties, bet sarkanā dieviete atkal nolaida acis. Tu esi gandrīz tikpat vecs, cik mēs pārējie, bet uzvedies kā mazs nerātnes cilvēku bērns, vai tu jau sāci iejusties lomā? Protams, cilvēku pasaule ir ideāli piemērota manai dzimšanas dienai. Tik daudz laika jāpagriežas priekšu, un tā pasaule liekas ikdienišķa. Kāpēc tu neizvēlies ko dramatiskāku skaistuma mīļotāju? Gāra ierunājās. Zilvens zināja, kāpēc šī māte visvairāk iebilda pret viņa plānu. Kā nekā visu 6 dievu spēks dzīvoja viņā, un nekas no viņu sirdīm nebija Zilvenam noslēpjams. Vai toši otrādi, kaut ko laimīgu, kāpēc tev vajadzīga tā bēdu ieleja, kur tu mūs visus vēlies iegrūst? Kolja pievienojās māsai, lai gan viņa necieta Gārai piekrist. Tāpēc, ka tieši pēc nelaimes naktis ģimenes siltums, ko jūs man nevarat dot, nemitīgi strīdoties tā, ka laiks šķobās. Zilvens atklāti teica. Iestājās klusums. Tikai zvaigžņu vējš virmoja svaigi radītajā pasaulē, un laiks ritēja uz priekšu neierastā kustībā. Pirmotnējās zvaigznes mirdzēja savā ultravioletajā spektrā, bet dievu acis tās redzēja kā versmainas varavīksnes, kā Zilvena sirdi. Mēs taču varam vienoties vismaz par to, kas attiecas uz mūsu vienīgo kopējo bērnu, Eiro jautāja, kā tumšāni saplūsdams ar laika telpas melno fonu. Tikai viegla zvaigžņu atblāzme rotājās viņa rāmajās acīs. Nu, pamēģināsim būt īsta ģimene, ja jau mums ir bērns, ko mēs visi mīlam. Tādas ģimenes ir dažādās pasaulēs. Mēs neprasam mūžību, īsu cilvēka mūžiņu. Šāla arī aicināja, tik labprāt piekrītot Eiro. Mēs jau spēlējam cilvēku lomas, esam pieņēmuši viņu izdomātu izskatu, kāpēc lai arī nepalutinātu savu Zilvenu, Zajuri teica ar savu pirmdzimtā autoritāti. Neļaujot citiem tālāk strīdēties, viņš sadeva rokas ar Eiro, un viņa laika vadīts devās uz 2028. gadu uz planētu vārdā Zeme. Bija šo realitātes variāciju radīja par īstu, Koljai piedodot tai pagaidu stabilitāti un Šalari ilglaicīgu dzīvību, kas varēja kļūt patstāvīga, ja Garai pēc dzimšanas dienas būtu labs garstāvoklis. 7 dievi pirmo reizi savā bezlaicīgajā mūžā ļāvās miesīgai pieredzei, nodzīvojot dzīves katrs pēc sava rakstura, vienoti ticībā, un pēc nāves viņi nonāks vietā, kur viss būtu citādāk.
tieši tā, kā viņi klusībā bija vēlējušies, un kur viņš sagaidīs mīlošu ģimeni, kādas nebija bijis cilvēka dzīvē. Viņi turējās pie šīs ticības neizskaidrojama spēka vadīti, neatklājot naivās iedomas nevienai dzīvai dvēselai. Arī maza meitenīte izstāstīja savus sapņus tikai mātei, kura gulēja mirusi, asinīm noplūdusi, sabrukušā dzīvojamā mājā kara plosītā valstī. Tagad beidzot māte viņā klausījās. Tagad viņai bija laiks mazajai Zilvenai, kura turēja mātes balto roku tajā mazajā rociņā, kura nebija norauta, otrai pamazām izlejot viņas pašas dzīvību, kamēr apkārt viss bruka un gāzās un kļuva tik neskaidrs. Mamīt, es nonākšu skaistā vietā, kur tu nevari nākt man līdzi, bet tu varbūt nonāksi citā vietā, droši vien tādā, kur tu varēsi dzert visu dienu, un tev nekad nekļūs slikti, un kur visi vīrieši tevi mīlēs un nekad nesitīs. Es redzēju to savu vietu sapņos, katru nakti, kad tu aizgāji projām, un man bija vienai bail. Es gan varēju to vietu sataustīt, tāpēc tas nekas. Es zinu, ka tu zini. Es zinu, ka tu mani mazliet mīlēji, un tētis, viņš arī solīja, ka drīz atnāks ciemos, un varbūt, ka šoreiz viņš būtu atnācis, bet ja es vairs neatceros, kāds viņš izskatījās. Bet es redzu to vietu, to māju ar dārzu, pie jūras, tāds skaistums. Es redzu, mamīt, es viņus redzu. Par to, kā Zilvena satikās. Maza meitenīte tik baltiem matiem, ka tas likās gandrīz neiespējami, izkāpa no jūras viļņiem, gluži sausā zilā kleitiņā ar dzeltenām puķēm. Te bija kruzuļotas īsas piedurknes un varēja gluži droši teikt, paskaties, kā man svārki griežas, jo tie griezās veidojot sīku vilnīti, kad Zilvena no to jūras krastā izmēģināja. Tad viņa paskatījās visapkārt gaidu pilna, bet māja bija tālāk nekā meitenei bija licies. Kurš iznāks viņai pretīm pirmais? Pēkšņi Zilvena izbijās, ka parādīsies eņģeļi un aiznesīs viņu kaut kur mākoņos dziedāt un spēlēt arfas, bet tas nebija tas, ko viņa gribēja. Kopš pašas dzimšanas Zilvena zināja, ka viņa gribēja koka māju pie jūras, tādu kā vecmāmai, kura nomira pagājušo gadu, tikai lielāku, lai visiem būtu vieta. Kuri būs tie visi? Bet ja nu parādās eņģeļi un aiznes viņu projām, Zilvena piesita mazo baltā kurpītē ģērbto kājiņu pie zemes un gandrīz apgāzās, jo smiltis izslīdēja no kājapakšas. Tik sparīgi viņa pieteica savas tiesības uz skaistajiem sapņiem. Jūra taču te bija. Jūra, ko dzīve būdama, Zilvena bija redzējusi tikai vienu reizi, bet nespēja aizmirst. Viņa sāka kāpt augšu kāpās, stingri apņēmusies, ka parādīs eņģeļiem mēli un nekur neies. Tūlīt kāds nāks viņai pretīm. Tā būs! Saule sildīja, bet nekarsēja. Tāda kā sudraba migla klājās pār visu apkārtni, padarot skatu, kā maģisku, it kā nedaudz neskaidru. Vai bija aprīlis? Jābūt aprīlim, lai gan tikko bija februāris. Ziedēs koki, puķis būs ap māju un viss izskatīsies vecs, it kā vienmēr būtu viņu gaidījis. Bet kāpēc neviens nenāca? Šajā zilvoju gūna, rīci zilvoju lai sajam, tētis teica pēkšņi paceldams Zilvenu rokās. Viņš bija slēpies aiz krūma, lai meitu pārsteigtu, un viņa iesmējās, taču nācās vien atzīt. Ejodo ociņies rī, Zilvena teica, bet tad viņas piemīlīgajā sējiņā parādījās apjukums. Tētis bija teicis, mans svētīgais skaistais bērns, tu esi tik skaista kā sajama. Sajama bija zieds, kas izstījās pēc spoguļa, bet tajā varēja redzēt tikai zvaigznes. Tad Zilvena bija atbildējusi, es tevi nesaprotu. Taču viņa saprata gan, tā nebija viņas valoda, bet tētis arī neizskatījās tā kā iepriekšējais. Viņš nebija no turienes, no kurienes Zilvena bija ieradusies, taču šis bija tētis, kurš atnāca. Pēc pirmais atnāca un pārsteidza meitiņu, liekot viņai smieties. Tā tad īsts tētis. Garš, slēdz un mīļš, un viņi runāja vienā valodā.
Kur ir mamma? Zilvena jautāja, aptaustot tēti daudzās garās melnās bizītes. Dārzā, šobrīd gatavojas plūmes, viņa vārīs ievārījumu. Iesim! Tētis nolika meitu zemē un paņēma aiz rokas. Kā tevi sauc? Eiro, bet tevi nevar saukt citādi kā par Zilvenu. Kāpēc ne? Tāpēc, ka tu izskaties pēc Zilvenes. Pareizi, zilve tas nozīmēja skaistums. Ai, tādu vārdu bija vērts likt, nevis tādu prastu, kāds bija iepriekš. Tikai kāds tas īsti bija? Domas ātri izslīdēja no Zilvenes prāta. Tad jau labi, viņa atbildēja, bet meitenei nebija skaidrs, ko nozīmē izskatīties kā Eiro. Tas īsti neko nenozīmēja, vai varbūt šajā pasaulē Eiro vārdam nebija vietas, tikai viņam pašam. Tas vienalga bija jauks vārds. Un pienācējai likās, ka iepriekš neviens meiteni nesauc par Zilvenu, lai gan tas vienmēr bija viņas vārds, bet arī tam nebija nozīmes. Kāpiens pa smiltīm nebija viegls, bet meitenīte jutās kā spārnos. Viņa nebija kļuvusi par eņģeli un arī citādi viss bija pareizi, varbūt tāpēc arī vieglums. Viņa gribēja, lai būtu viegli, tā kā pie vecmāmiņas laukos, kur bija māja un dārs. Vai man ir vecmāmiņa? Jā, un vectētiņš. Viens no katra? Jā, tā mēs šeit dzīvojam, tu esi pēdējā. Un cik mūsu ir? 7. Ai, tad jau būs jāsaspiežas. Eiro iesmējās. Nē, princesīt, katram ir sava istaba, un ja gribas būs vēl. Zilvena pamāja. Pareizi, vienīgā īstā māja bija tāda, kas bija dzīva un izaudzēja istabas pēc vajadzības. Tomēr no ārpuses te bija jābūt mazai un zemai, ar sūnām apaugušu jumtu. Un tieši tāda tā arī bija. Ai, kādas puķas tur auga, tādas, kas auga aprīlī un tāda, kas auga vēlāk. Un plūmes arī gatavojās tikai vasarā, taču ievārījums bija pārāk laba lieta, lai to nedabūtu. Vecmāmiņa tādu vārīja no visa kā, pat ja mamma nevārīja neko. Taču Zilvenai bija grūti iedomāties, ka pastāvēja mammas, kuras nevārīja ievārojumu. Nē, tādu nebija. Bija vecmāmiņa, kuru izplata brūni iedegušās rokas, lai ļautu Zilvenai piespiesties pie sava priekšauta, kas smaržoja pēc ķirbju pankūkām. Liekas, ka katreiz bija cita vecmāmiņa, kura nesāja džinsu bikses un bija slaida, bet šī bija kā no grāmatām, mazliet apaļa puķainā kleitā ar izšūtu priekšautu viļņainiem baltiem matiem. Zilveniņ, mana mazā, kā mēs tevi gaidījām? Zajūrī mazā ir iznākusi no miglas. Es iznācu no jūras. Un kā tevi sauc? Kolja brīnumiņ, tu taču mirdzi kā sājama naktī. Tā man tētis arī teica, kāpēc? Tev ir tik balti mati, ka tie atspoguļotu zvaigznes, un acis tik zilas kā zoo zvaigzne. Zilvena pieglaudās vecmāmiņai vēl ciešāk, bet tad uz vecajām koka kāpnēm, kas veda uz lieveni, atskanēja soļi. Vectētiņš Zajūri bija garāks par vecmāmiņu Kolju, daudz garāks, un viņa mati kādreiz bijuši melni kā tētim, tas vēl bija skaidrs ieskatāms. Kādu tev bija mati vecmām? Zilvena jautāja, pēkšņi sakautrējusies no tik lielas uzmanības. Viņa sarauca pieri un brīdi domāja, kamēr vectētiņš laucīja rokas baltā dvielī. Nevaru gan pateikt, nekādu neatceros. To Zilvena nesaprata, bet ja tā bija, tad tā bija. Tikai viņai bija vēl baltāki mati nekā Zilvenai pašai. Vectētiņš pasmaidīja, salicis rokas darba bikšu kabatās. Viņš izskatījās tik mīļš, ka meitenīte vairs nekautrējās un apskāva arī viņu. Man patīk tavs vārds, sāks uz tā paša burta kā mans, viņa teica. Tāds garš un švītīgs gan jā, bet kā tu tagad jūties? Viss ir tā, kā tavai sirsniņai liekas skaisti? Es vēl neesmu redzējusi māmiņu. Tūliņ, taču Zajūri tika pārtraukts, kad no mājas iznāca gandrīz pieaugusi meitene ar rudiem īsiem matiem un galīgi nomūrējies pusaugu zēns. Tā ir tava māsa Šallari un brālis Vio, Eiro teica, uzliktams roku uz Zilvenas pleca. Sveiciet savu māsu, mēs šeit esam visi. Paskat, cik tu esi smukiņa, Šallari teica, apskaudama meiteni un paceldama viņu rokās. Viņa izskatījās kā kaut kāda cita vecmāmiņa, kas ātri dzisa no Zilvenas prāta. Džinsu biksēs īsiem matiem tāda kā puķiska,
Tāda māsa, kas pasargātu mazo no jebkā, taču šeit nekā tāda nebija no kā sargāt. Bet bija labi zināt, ka māsa varētu, ja vajadzētu. Vai mamma ir blondīne tādiem medus matiem, kā to sauc? Zilvani jautāja. Kāpēc tu tā jautā? Bio teica, skatīdamies māsā platu smaidu. Kāpēc, ka tev ir brūni mati, mēs visi esam atšķirīgi. Jā, mamma ir tieši tāda, baigi gudrā, Vio teica, bet Zilvani iesmējās. Tā bija tikai tāda muļķošanās. Viņi visi bija gudri, kāpēc ne? Kāpēc tu esi tik netīrs? Es atradu visādus kāpurus grāvies dārzi. Zini tādus, kas taisa mājiņu no visa, kas apkārt. Teica, ka tādu ieliekot akvārijā ar krāsainām smiltīm, viņa saliek tās sev virsū. Visās varavīksnes krāsās? Silvana jautāja, kad Šalari nolika viņu zemē. Var arī visās? Skaisti, izdarīsim tā. Bio entuziastiski pamāja. Silvanai nepārāk patika kāpuri, bet ja tie taisīja varavīksnes mājiņas, tad no tādiem viņai šarmuļi pa kauliem neskrēja. Ai, kā viņai patika lielā māsa un brālis, bet... Es gribu satikt māmiņu, viņa nočukstēja, jo vārdi nenāca pār lūpām tik viegli, kā viņai likās būtu piemēroti. Asinis, kaut kur plūda asinis un vēl joprojām smirdēja pēc kaut kā sīva. Bet teica pārtrauca Zilvanas atmiņas. Nāc, es tevi aizvedīšu. Viņa devās apkārt mājai, un Zilvanai te gribējās skriet, te vilka tēta roku atpakaļ, lai viņš ietu lēnāk. Viņa jau mīlēja visu savu ģimeni. Viņa bija tieši tādi, kāda Zilvana bija iedomājusies. Nu, ne tieši tādi, bet tādi, cik tas bija svarīgi. Taču māmiņa, viņa plūca lielas sarkana violetas plūmes no koka, tad paskatījās pār plecu un pasmaidīja. Zilvanai acīs saskrēja asaras, pēkšņi tās vienkārši pazuda kopā ar pēdējām atmiņām par vietu, no kurienes viņa bija ieradusies. Tā bija mamma. Viskaistākā un labākā mamma pasaulē. Viņai mugurā bija gari rakstaini svārki un balta blūza, bet garie medus blondie mati apaļā pīnē veidoja vainagu. Silvanai gribējās saspraust puķas šajos matos. Gāra, mamīt, tevi sauc Gāra, to es zinu. Silvaniņa, manu ziediņu. Viņa smaržoja pēc visa, kas pasaulē labs, un lai gan Zilvana jutās labi ar tēti un visu ģimeni, nekur nebija drošāk kā mammas rokās, kad viņa apsēdās garajā zaļajā zālē un ieritināja meitiņu sev klēpī. Viņa glāstīja baltos matus ar savām sastrādātajām, maigajām rokām, tad iedeva Zilvanai pašu lielāko plūmi. Tā bija burvīga salda, bet notrēpīja mātes balto blūzi ar dzeltenu sulu. Kāpēc meitenes sarāvās, kā gaidot sitienu, mamma tikai pasmējās, paņēma pieneni un uzpūta Zilvanai tās baltās pūkas. Kāda nozīme bija traipiem uz blūzes, ja visa pasaule bija vaļā piedzīvojumiem? Aizrautība nepazina tīrību, vismaz Zilvanai nekad nebija izdevies piedzīvot ko īsti jautru, paliekot tīrai. Vio bija gluži nomūrējies ar grāvja dubļiem, bet neviens neko viņam nepārmeta. Mēs nu esam kopā visi 7, kā debesīs, Gāra teica, sniedzot legāko smaidu pasaulē. Kā debesīs? Zilvanai bija kaut kāda priekšstata par debesīm ar eņģeļiem un mākoņiem un pārāk spilgtu gaismu kā gleznās. Tur visi bija tīri un cēli un šausmīgi garlaicīgi. Es vienmēr esmu domājis, ka labi cilvēki debesīs dabū tieši to, ko vienmēr ir gribējuši. Kad es skatos uz sudraba miglu, man par to jādomā, un tad es smejos no prieka. Zilvanai nelikās dīvaini, ka mamma runāja par nāvi. Viņa pat neiedomājās par to, cik tas skanēja dīvaini, satiekot savu māti pirmo reizi mūžā. Sudraba migla visapkārt bija skaista. Tā it kā neko neaizsedz, taču no otras puses pasaule bija tāda kā šaurāka, mājīgāka. Skatoties uz jūru, varēja redzēt apvārsni, bet esot dārzā bija tikai dārzs, bet māja bija it kā pazudusi, lai gan Zilvana redzēja celiņu, kas uz to vedu. Šis bija visdārzīgākais augļu dārzs pasaulē. Viņa to novēlēja visiem mirušiem cilvēkiem. Par to, kas notiks ar viņu pašu pēc nāves, Zilvana vairs nedomāja. Tas sapnis bija sev iztērējis mūžīgajā tagadnē. Viņa bija dzīva, tik ļoti dzīva, tādai domai nebija vietas mazajā sirsniņā, bet ja tur pietika vietas 6 jauniem radiniekiem uzreiz. Rīt nogatavosies ķirši, vai tev tie garšo?
Man šķiet, ka parīt būs ziema, bet tik tālu uz priekšu nav vērts domāt, mamma teica. Jā, ķirši ir vēl labāki nekā plūmas. Tad rīt mēs to salasīsim kopā. Ziemai arī nav nevainas, bet ko mēs darīsim šodien? Zilvene jautāja pilna aizrautības. Visu, ko vien tu gribēsi. Gāri atbildēja, paskatoties meitas acīs ar skatienu, kas pauda visas pasaules mīlestību. Oranža uguntiņa uz brīdi pazibēja zaļajās mātes acīs, bet tā bija silta kā uguns kamīnā ziemas spēlgonī. Zilvene nemanīja, kā viņa sāda uz brīdi atspoguļoja sudraba miglu, un arī māte par to neko neteica. Viņa tikai nodomāja, ka nekad nebija redzējusi ko tik skaistu.